Ir šitāds dokuments, izdots vakar, kur ir pateikts, ka tātad Kronberga kungam ar mērķi mazināt administratīvo slogu uzdod taisīt rīcības grupu birokrātijas mazināšanu. Un tad ir tālāk, pilnīgi bez jebkādiem rezultīviem rādītājiem, pilnīgi bez jebkādiem termiņiem, ir jāsniedz izvērtējums par slogu konkrētās jomās un jāsniedz priešlikumi mazināšanai, bez jebkādiem parametriem. Cik priešlikumi, par kādiem miljoniem vai bez miljoniem, vēl kaut kas. Nu, un tad reizi mēnesī jāiesniedz ministra kabinetam apkopojumu. Cik tie mēneši būs, nevar īsti ar no šī neko nolasīt. Jūs saprotat, kas tur notiks? Šeit ir mēģinājums veidot centrālu struktūru, kur nodarbojas ar šīm lietām, un tie ir tiešām pirmie lēmumi, un sāk veidoties risinājumi, būs diskusija ar sociālajiem partneriem. Mēs runājam memorandā par īstermiņu uzdevumu, samazināt izdevumu. Tas tomēr, saliekam, šis stāsts ir tomēr bijis garāks. Jums ir tieši tas pats 2-3 punkts, 2-4 punkts administratīvais sloks. Bet 5% tas ir īstermiņa uzdevums šim gadam sagatavot uz nākošo gadu. Tāda ir doma. Vidējā termiņa uzdevums. Birokrātijas samazināšana, visu to nevar izdarīt vienā dienā. Šis ir vidējais termiņš. Mēs uzskatām, ka tā ir unikāla iespēja nodarboties ne tikai ar lietām, kas ir īstermiņa izdevuma samazināšana, kas ietilpst šajos mūsu 5% piedāvājumiem, bet runāt par vidēji termiņa lietām. Mēs to saredzam kā unikālu iespēju iegūt būtiskāku ilgtermiņa efektivitāti publiskajā sektorā, teiksim, varētu teikt 2-3 gadu periodā. Un tāpēc to nevar uzreiz pateikt, ka, lūk, viss notiek vienā gadā, un mēs vienā gadā iegūsim jau tos labumus. Tā ir tā iespēja zem šīs birokrātijas samazināšanas programmas izdarīt lietas, no kā mēs varam smelties, teiksim, labumu ilgākā laikā. Ir ļoti labi, ka privātais sektors ir gatavs deleģēt savus cilvēkus, viņi gatavi tērēt savu laiku tam, lai strādātu un darītu. Atslēgas jautājums, lai sasniegtu rezultātu. Jo mēs laiku esam gatavi tērēt un strādāt. Ja mēs sasniedzam rezultātu, tai grupai ir pilnvaras kaut kādas, nevis tikai ģenerēt piedāvājumus, kurus pateiks, kāpēc nevar īstenot.